Tā, mēnesi Jantra ir uzlādēta. Un akmentiņš, viņš bija neitrāls centrā. Viņu var uzlikt mēnesi akmeni palādēt. Kas redz, viņš maina savu struktūru. Lai saskaņotos ar mēnesi akmeni, tas ir atsevišķs stāsts, tas ir jārāda. Tas ir par mēnesi centriem ķermenī. Ir dažāda informācija internetā, bet man ir tāda, kas ir reta. Tā, un šobrīd es vienkārši saskaņošos ar mēnesi akmeni, un viņam ir jāparāda, kā viņš uzrādīs manam jautājumam vārdu. Atbildēja jautājumam jā. Jā. Kā viņš kustēsies, kad ir jā? Viņš kustēsies šādi. Stop. Paldies. Un tagad, kā viņš kustēsies, kad jāatbild nē? Nu jā, viņš ir tā kā saskaņojies. Paldies! Un tad noņemsim šos nostabus divus un uzdosim tādu jautājumu. Šodien ir 20. datums un ir zināms, ka retrogrādā ir Merkūrijs un ir mēnesis aptumsumu tunelis. Tāpēc, viņš saka, jā, stop, es tev tagad paprasīšu. Vai Merkūrs ir retrogrādā? Stop, paldies. Vai ir mēnesis aptumsumu tunelis? Viņš tā svārstās, jābūt viņš tā kā, viņš nav par to tik ļoti pārliecināts, ka ir aptumsumu tunelis. Jā, ir, viņš tā, ka tā, acīm redzot, tā ietekme nav tik stipra, viņš iet vēl šķērs. Viņš noteikti zina, ko rāda. Viņš rāda virzienu tunelim, un viņš sāk šūpoties vairāk. Stop, paldies, ka tu man to parādi. Vai tu vari uzlādēt šo jantru, kas stāvēs ziemeļrietumu pusē, tā, lai šis aptumsumu tunelis neietekmētu mājas, lai nāktu no mēnesi palīdzība manam nodomam? Tev ir jāatbild ar jā vai nē. Viņš saka jā. Ok, paldies. Uzlādē lūdzu šo jantru, lai viņa kalpotu maniem nolūkiem, veselībai, ģimenē un plāniem, ko es esmu iecerējusi saistībā ar mājaslapu. Šādi viņš griezās arī tajā brīdī, ka es ieskandināju Tibetas bļoda un gāja tā visuma skaņa. Katrai jantrai ir savi akmeņi. Apraksti pamazām top, bet es esmu tikai viens cilvēks ar tik zināšanām, cik man ir. Jantrai ir roku darbs, tā ir energobilde. Viņa ir radīta savienojoties ar kosmosu, bet tur vēl ir jāsaraksta atbilstoši simboli, jāiezīmē. Jo šobrīd viņa man bez simboliem kalpo. Jā, pasties svārsts vēl vairāk, sāk šūpoties, ka viņa gatava arī kalpot bez simboliem, jo to ir enerģētiski uzlādēta jantra. Aiz 6 ziedlapiņas, tātad par drošības sajūtu atbild. Mēnesi centru izvietojums. Tā, lai darbus plānot atbilstoši mēnesi centriem organismā. Lai tas būtu saskaņots ar psihisko mentālo enerģiju, ķermeni kā kopumu, saskarsmi. Vienreizēji.
Vai tu gribi vēl viņu uzlādēt? Vai savilks enerģiju uz centru? Viņš pamazām sāk nomierināties. Savalk uz centru. Centrā ir simboliņš, sievišķā, vīrišķā pirmsākums. Un pilnīgi jūt, kā pa smadzenēm iet. Ir savienošanās. Viņš nokoncentrē viņu centrā. Viņš savilka to enerģiju. Viņš kaut kā tagad iet pa tiem simboliem, pa lapiņām. Uzticēsimies viņam. Un šoreiz viņš rāda citu virzienu. Viņš pirms tam rādīja vienu virzienu. Vai viņš saskaņo šos virzienus? Uzdosim stulbu jautājumu. Vai mans vīrs mani krāpj? Klusu, negrib atbildēt. Negrib. Viņš mani krāpj, ja? Nē, nekrāp. Paldies. Ko vēl varētu pajautāt tādu? Ko vēl varētu? Labi, tas būs klusais jautājums. Vai tas ir forši? Tas ir patīkami. Paldies. Tas bija privāts jautājums, un man bilde patika.